Kas gan var būt labāks par augšņu malkas dūmos kūpinātu gaļu, kas ir viens no tradicionālajiem latviešu ēdieniem. Turpat 3 gadus Launkalnes pagastā savā saimniecībā kūpinot gaļu un tās izstrādājums ar šī gardā produktu ražošanu nodarbojas Ziemeļu ģimene. Pateicoties Eiropas Savienības līderu programmas atbalstam, saimniecībā ir uzlabotas ražošanas iespējas. Mēs iegādājamies 3 iekārtas. Pirmā ir dažu šprice, ko var dažas pildīt. Otrā ir jaudīgāka gaļas mašīna, lai kvalitatīvāks produkts sanāk no samaltajiem. Un trešais ir kuteris, ko varam iegūt vārīto dasu un sārdeles un cīsiņas varam izveidot. Tie tā kā liels atspējas mūsu tagad apjomos ir. Līdz ar iegādātajām iekārtām ir atvieglots roku darbs un ir iespēja ražot kvalitatīvāku un arī daudzveidīgāku sortimentu. Varam tos pašus sārdeles cīsiņus varam taisīt, vārīto dasu varam uztaisīt, jo līdz tam mēs nevarējām. Jo bez tā kutera nevar to sārdelīti dabūt tādu masu, kā vajadzīgi ir. Un tagad mēs, ir tāda iespēja, kad... Galvenā izejviela cūgaļa tiek iepirkta no uzticamiem Latvijas cūkaudzētājiem, kā papildinājums ir tikai un vienīgi dabīgas garšvielas. Ķimene, ķiploks, sāls vārāmais, cukurs, muskatrieksts, smaržīgais pipars pie gaļas marinēšanas. Un arī praktiski vairāk nekas daudz nav. Jo daudzi prasīs, vai jūs kāds ēvielas vai ko, mēs sakam, ne, mēs tādas lietas neizmantojam. Tas no laika gala, kā es sāks, tā arī turpinam, pie tā paliekam. Protams, katram uzņēmumam ir svarīgi rast iespēju realizēt produkciju, atrast savus pircējus. Viens no veidiem, kā ģimenes uzņēmums realizē savu saražoto produkciju, ir neliels veikaliņš Smiltenes centrā. Mums ļoti garšo viņa produkcija, mājās žāvētā ir, un tāpēc arī mēs pirms tam vēl, kamēr nebija šeit veikaliņš, mēs bieži vien tirgū pirkām, tā, ka viņi pārdeva, un tādēļ tagad nākam šeit. Viņš svaigs produkts, labi smaržo. Jūs to novērtējat? Jā. Projekts tika īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, pasākuma konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā ietveros. Kopējās izmaksas turpat 10 000 eiro, no kuriem 50% sedza Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Biedrība Smiltenes pagasta attīstībai ir interesanta ar to, ka tajā darbojas 5 struktūra vienības. Tas ir sieviešu vokālais ansamblis Undīnes, vidējās paaudzes deju kolektīvs Sanācēji, amatieru teātris Trīnis, Eiropas deju kopa Smiltesele un jauniešu veselības klubiņš. Kopš dibināšanas brīža biedrība, īstenojot 8 projektus, apgūsi publisko finansējumu vairāk kā 11,5 tūkstošu apmērā. Mēs biedrība nodibinājās 10. gada aprīlī. Un šogad jau dažas iniciatīvas grupas 5 gadu balli sāk svinēt. No 5 struktūra vienībām visčaklākais projektu apgūšanā ir vidējās paaudzes deju kolektīvs Sanācēji. Piedaloties biedrības Abulas lauku partnerība izsludinātajos līderu programmas konkursos, kolektīvs realizējas 3 projektus, lai iegūtu tērpus un godam tautā nestu kolektīvu vārdu un tautas deju. Sanācēji ir veidojies kolektīvs galīgi no jauna, un mēs bijām bez tērpiem, un radās nepieciešamība, nāca lielie dziesmu un deju svētki, kuros mēs arī startējām jau ar jaunajiem tērpiem, un pamazām mēs arī papildinam ar detaļām, kā tagad pēdējais pat izgājis projekts bija puišiem mēteļu jostas ādas, un pat reiz top treidekšņi, tā kā pamazām papildinām tērpus, bet jau nāk tas laiks, kad mums tie tērpi jāatjauno no jauna jau būs. Tautas tērps ir katra deju kolektīva identitāte. Tas arī simbolizē tautas esamību, kultūru un piederību. Košais brunču raksts, kas atbilst arī kolektīva enerģiskajai būtībai, ņemts no Smiltenes puses.
Pagājuši gadu, kad mēs bijām Rīgā dziesmu svētkos, tad gan mums tā kā iekrita acīs, jā, kad mēs ar tām interesantām krāsām, to violeto un zaļo kopā saustu brunci, kad mēs atšķiramies varbūt no citiem, kas ir varbūt brūnākos toņos vai citos rakstos. Jā, tad mēs tiešām sajutāmies tā kā īsti sanācēji. Nemazāk lepni ar saviem projektos iegūtajiem tērpiem ir kolektīva vīri. Pamatā tautas tērps dejotājiem ir ļoti, ļoti līdzīgi, ja, taču mūsu vadītāji ir izdomājis, ka mums tradicionālo mēteļu virsū tas ir vietā, ir nepieciešami šie te, kas saucās mudurs. Jā, viņam ir tāds nosaukums, un tas ir tāds ļoti sens apģērbs. Ja nemaldos jāuzpras vadītāji, bet man liekas, ka nāk no Piebalgas puses vairāk. Un tas ir šobrīd tas, ar ko mēs atšķiramies no citiem kolektīviem, jo, cik es zinu, citiem kolektīviem šādu nav. Jā, tā ir mums tāda kā odziņa, un tā ir tāda mūsu tagad šobrīd kvalitātes cīņa, teiksim tā. 3 projektu kopējās izmaksas ir turpat 7,5 eiro, ko pārsvarā sedza Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Hokeja laukums pie Tepera ezera ir Smiltenei vienīgā iespēja spēlēt hokeju uz dabīgā ledus laukuma, kuru kopš biedrības dibināšanas apsaimnieko Smiltenes vanagi. Lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju kvalitatīvi slidot un spēlēt hokeju, biedrība realizēja 3 projektus, startējot Abulas lauku partnerības izsludinātajos projektu konkursos. Pirmā projekta ietvaros mēs iegādājāmies ripas atsitiena dēli, sniega pūtēju, grīdas segumu speciālo ģērbtuvei. Otrā projekta ietvaros mēs iegādājāmies šeit apgaismes iekārtas laukumam. Un trešā projekta ietvaros mēs iegādājāmies daļēju hokeja ekipējumu hokeja komandai. 3 projektu kopējās izmaksas ir vairāk kā 21,000 eiro, ko pārsvarā sedza Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Pirmie projekti vairāk tika īstenoti, lai saglabātu un varētu darboties hokeja laukumā, nodrošināt komandai gan arī pilsētas iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanai. Un kaut nedaudz atvieglot arī darbu, kurš prasa lielu fizisko spēku, tad lielā sniega snikšanas gadījumā mums ir nedaudz atvieglota sniega pārmešana pāri apmalēm. Tas gan nepalīdz notīrīt laukumu kā tādu, bet vismaz ir kāds atspaids, nav šis lielais roku darbs, kas arī ir darba ietilpīgs. Protams, arī kvalitatīvs hokeja ekipējums. Kā jūs zināt, tas ir sporta veids, kurā ir diezgan arī sāpīgi triecieni, gan pret apmalēm, gan arī saņemot ripas metienus uz spēlētāju. Tātad par šo ieguldīto savā brīvajā laikā darbu hokeja laukuma sagatavošanā bijām priecīgi, kad arī guvām atsaucību šādu projektu realizēšanai. Īpaši nozīmīgs bija projekts, kura ietvaros tika atjaunota hokeja laukuma apgaismojuma elektroinstalācija un uzstādīti jauni apgaismas stabi. 77. gada vecās elektroiekārtas bija nolietojušās un būtībā bija avārijas stāvoklī. Tas bija ļoti nepieciešams, lai vispār turpinātu hokeja laukumu un slidotavas darbību. Smiltene var lepoties ar veselām 4 hokeja komandām. Šobrīd laukumu izmanto gan Smiltenes Vanaga, gan Skorpionu komandu pārstāvi un arī, protams, pārējie slidotāji, bērni, hokeja entuziasti, skola arī
laika apstākļi, teiksim, ja atļauj izmantoties lidot tev 1 mēnesi fizkultūras stundām, jau gada 5. varbūt šogad būs tā. Gan ledus sagatavošanā, gan uzturēšanā ar savu darbu palīdz biedrības biedri, skolnieki un hokejisti. Laukums apmeklētājiem ir pieejams bez maksas.